Nu, kā jāsaka, ziemas stihija atkal mūs ir pārsteigusi nesagatavotas. Tāpēc pabijām mūsu valsts nomales kādās biezputriņu sāģas, ruksīšu mājās, kur arī meklējām pēc saimnieka. Lūk, arī saimnieks. Sveicināti! Nu, kā tad iet? Vai tad ar pazīstat vai rīdziniekus, ko? Jūs jau tos optimistiskos pāraidat tikai. Nu, mums jau te iet diezgan kreņķīgi iet vispār. Nu, kā tad ar ražu? Kā tad jums cukurbietes, vai tad palika uz lauka, vai kaut ko paspējāt novākt jau? Nu, cukurbietes 3 tonnas nenodevu. Nesamaksāja. Ko tad? Savāriju aizved uz mežu, nu, un cauri aizved uz mežu cauri, viss saskāba, sarūga. Gāju norakt viņas, skatos, nav jau pēc, sēž viens zaķis vietēs, vēl grauž pēdējo bieti, pilnā jau, zin kā sarūguši. Nāku mājā, skatos, trabeliet, skatos vietējie zaķi iznākus, manu sunīti, dukses ir piespieduši pie zemes un pakaļkājām dauza, labi, ka tas spainis, kā dev pa dullo visiem zaķiem, Nu, kā saka, drīz būs atkal gadumija, mainīsies mūsu gada skaitļi, tad, sakiet, kā tad, mājās pīrāgus cepat, sieva ar kaut ko dara saimniecībā? Nē, sieva grib pamāt, tā jau atkal piketē pie saimas, atkal, nevar nektaču zināt, man viens pats mājās sēž 3 dienas, saprot? Dabūju govslavu, tu esi slaudzis govu ko kādu. Es jau attiku uz savu Belarus, un gova nekad nav slaudzis, zin kā pienāc klāt, nolikt to spaini tagad, zin kā, sāp pieslauc līdz pusē, tā palūra uz man pirmo reizi redzējuši tā te buku veci, kā doda pakaļ, kā spainis pa gaisu, paņem to kāju, pierāp pie miet piese, sauc atkal līdz pusē, tā palūra kāju, kā dod man tas spainis, viss baltā piekais, kā pienvīrs stāv, nekās pieraut otru kāju klāt, zin kā, piešmucē to spainā kā līdz pusi, šī palūra rasts kā vertoja, tu galīgi viss piena pa gaisu, es paliku dikns, es noraudu to siks nos, domāju, ka došu kā ņurniekam, neko paņem to astu pierau, viņiem pierāgiem pierau. Tā šitā testā, man tai brīdī biks nošļūk nost, augsts, nekā, tā lūdz man, attaisā šitās šķundos un sieva atbrauc mājā. Un tā lūdzu, es saku, sieva, es saku, es govs lauc. Nenoticēju. Tā mums te iet pa tiem laukiem, Jā, kā redzat, arī lauku sētā gadumiju gaida ar lielām neskaidrībām par to, kas tad būs speciāli Imantai Babītei, lauku korespondents, kurš arī nenoticēja zemniekam.